Godātie Sievienka servises klienti, daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji. Katra 5. māja, ko apsaimnieko Sievienka servises, jau ir vai nu realizējusi, vai tai īstenošanas stadijā ir altuma remontdarbu projekts. Ieskatīsimies arī, kā šobrīd notiek jumta nomaiņas darbi Usmas pagasta mājā Rubīni. Mums ir līdz cepures. Savukārt katrā 10. Sievienka servises mājā jau ir vai nu īstenots altuma remontdarbu projekts, vai arī kā šeit, tas vēl ir noslēguma stadijā. Es neskaries tikai nekur apkārt klāt. Uzvelc cimdus. Saki, Kristīna, cik ilgs laiks pagāja, kamēr Usmas māja ir tikusi līdz šiem jumta remontdarbiem? Tie varētu būt aptuveni 7 mēneši kopš brīža, kad iedzīvotāji izteica vēlmi realizēt šo projektu un līdz būvdarbu uzsākšanai. Kas ir tās aktivitātes, kas aizņem tik daudz laika, 7 mēnešus? Iepirkuma procedūra, saskaņošana pašvaldībā un pēc tam tālāk altuma izskatīšana. Šeit mēs redzam jau to jumta zonu, kurā darbi ir procesā. Tavukārt otrā pusē šis process vēl notiks. Dimantu mājas jumts, kam nomainīja jumta segumu šī gada sākumā. Super! Neilgi pēc tam arī Dzinteru mājas īpašnieki tika pie jauna jumta seguma. Ejam uz Vilgatiem. Jo tur arī šogad bija liela rosība. Kas tur bija par rosību? Viljantu mājās šogad tika sakārtot apkurses sistēma pagrabā, nosiltināti apkurses cauruļvadi un nomainīti visi ventīļi. Godātie tie Sievienka servises apsaimniekotāju māju dzīvokļu īpašnieki. Ja jūsu plānos vai iecerēs arī ir kaut ko īstenot mājas kopīpašuma sakārtošanā, es ieteiktu noteikti apsvērt šo domu, kamēr vēl šī altuma programma ir pieejama.